Vēlreiz pieminēšu, ka šeit tā kamera visu filmē un tam cilvēkam, kas pēc tam montēs. Jā, tu esi darītājs, dari! Sākat! Aiziet! Jāni. Un tagad divreiz ātrāk ar to rociņu, ja? Ar to rociņu mēģinu, ja? Hops. 3, 2, 1. 1, 2. Jāni, Daini arī lūdzu pieslēdzies. Nu, Jāni, nu kas ir? Nu, atkal tu klusē. Nu, es nevaru. Nu, visu laiku es ar tevi runāju, tu klusē. Nu, kas ir, Jāni? Jāni, nu, ko tas nozīmē? Kāpēc tu visu laiku klusē? Es backstage'ā klusē. Tagad atnāc klusē, mikrofons rokā. 3, 4.
Labvakar. Ar ļoti svinīgiem aplausiem vēlreiz labvakar. Tas prieks būt kopā šodien ar jums, Kocā novada sporta laureāts 2017. Vēlreiz ar aplausiem. Nu jā, to es tā kā būtu pateicis, tātad uz mirklīt man to vairs nevajadzēs. Jā, tieši tā, to man nevajadzēs, jo man vajadzēs nedaudz vēlāk to. Redzam, daudz balvas, sporta studija ir iekārtota, bet braucu es uz šejieni un man uzreiz galvā nāca tā dziesma, vecā labā. Es zinu, daudzi oponēs, daudzi teiks, nu tā dziesma jau nav par Vaidavu, bet uzreiz es gribētu ar jums pamēģināt, lai mums karstāk un man nedaudz siltāk paliek un lai jums paliktu vēl nedaudz karstāk, jo šodien ir sestdiena un varbūt rītdien kāds no jums dosies saunā, bet varbūt jums šodien nemaz nav tik augsts, tāpēc pamēģināsim visi kopā. Jūs jau zinat, par ko es runāju, bet tie, kuri nezina, par ko es runāju, tad ļoti uzmanīgi klausamies. Tātad es saku, Vaidava, un jūs atbildat, Vaidava, bet jūs ļoti tādā smeldzīgā motīvā. Neko nespēlējam, neko nemēģinam. Uzreiz tā, 3, 4, Vaidava, 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 Vaidava. Tagad mēģinam to visu divreiz ātrāk. Un kāpēc? Pateikšu pēc tam. 3, 2, 1. Vaidava, 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 Vaidava. Kāpēc es jums to gribēju parādīt? Es jums gribēju parādīt vienkārši to, kā es šorīt piecēlos no gultas un iemācījos tādu ļoti vienkāršu kustību, kā jau es jums nodemonstrēju tikko. Labi, ok. Tātad vēlreiz bez aplausiem izstāstīšu jums anekdoti. Vaidavā satikās 2 sportisti. Viens bija Jānis, un otrs arī bija Jānis. Bet tālāk es vairs neizdomāju. Jā. Un tagad pamēģinam veco labo Vaidava, lēnajā versijā, un tad es pastāstīšu, kāpēc. Pamēģinam. Vaidava, Vaidava. Nu, pastieties, cik mums kopā labi sanāk. Mums tāds jauks sporta studijas koris ir. Nu, paši sev aplaudējiet, lūdzu. Nu, cilvēki mīļie. Kā pirmo, lai atklātu šo oficiālo notikumu, uz skatuves aicināšu Jāni Olmani. Ar karstiem vētrainiem aplausiem. Labdien, sportisti! Labdien, līdzjutēji! Labdien, ģimenes locekļi! Labdien visi, kuri priecājās un jūt līdzi mūsu sportistu gaitām. Ja mēs skatāmies atpakaļ uz 2016. gadu, mēs varam būt ļoti lepni, jo aiz muguras ir Latvijas olimpiāde ar ļoti labiem panākumiem gan komandu cīņā, gan individuālajos sporta veidos. Daudz mūsu sportisti ir pārstāvējuši sevi un mūsu novadu gan valsts mēroga sacensībās, gan arī starptautiskās sacensībās. Un, varētu teikt, 2016. gada noslēgumā jau vairāk uz rudens pusi nāca vēl viena patīkama ziņa, ka mūsu novadā dzīvo arī stiprākie cilvēki Latvijā, par ko mēs ļoti lepojamies un ļoti priecājamies. Un tāpēc es šodien novēlu visiem tādā pozitīvā noskaņojumā un ar labu garstāvokli pavadīt šo sporta laureātu pasākumu, priecāties par citu sasniegumiem un censties nākušā gadā, lai atkal jūs būtu laureātu vidū. Lai mums visiem veicās! Jāni, nebeidz. Un kā jau jūs esat nojautuši to, ka šodienas motīvs man kā pasākuma vadītājiem būs šis te dziesma Vaidava, tāpēc mēs ar Jāni, kustība, Jānis būs ar konusu, es būšu ar mikrofonu un tad daram tā, iztēlojamies, ka tas ir mikrofons. Vai arī, jā, mēģinam šā te, un 3, 4, mēs 2, un tad jūs. 3, 4, Vaidava. Vaidava. Jāni. Un tagad divreiz ātrāk ar to rociņu, ja? Ar to rociņu mēģinu, ja? Hops. 3, 2, 1. Vaidava. 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 Vaidava.
Ļoti labs konus, starp citu, tiešām brīnišķīgs konus, nu, viens no labākajiem. Te ir nolikt arī kamera, viņi mūs filmē. Tas ir labi. Bet kur gan es viens, ja man aizskatuvē gaida brīnišķīgi kolēgas, 2 brīnišķīgi cilvēki, viens no viņiem mans sens sparinga partneris lielajā piecīņā, Jānis. Kurš Jānis? Dainis. Ar aplausiem Jānis Dainis. Aha. Un otrs kolēģis mums šodien būs Jānis Bagāts. Tā, nemūkam. Tagad es ievēlēšos vēlēšanos. Es esmu starp 2 Jāņiem, viens ir Bagāts, viens Dainis. Ko tad es varētu, mēs visi kopā varētu ko man ievēlēties? Veselību, un lai atgrieztos starp citu, es biju pirms 3 nedēļām Vaidavā, spēlēju futbolu ar savu draugu, neteikšu, kā sauc futbolistu. Iesitu 4 golus. Likās, ka slikti spēlēja, bet patiesībā nē. Braucu ar Jāni Daini mašīnā, šo stāstu viņam izstāstīju, viņam patika. Ar Jāni Bagātu neesmu braucis vēl mašīnā, bet ļoti, ļoti gribētu. Ieņemam lūdzu savas vietas. Vīri, ieņemsim vietas. Tātad, mikrofons jums šoreiz būs viens. Tāpēc ieņemsim vietas studijā. Viens, 2. Pamēģinām kopā. 1, 2. 1, 2. Jāni, Daini arī lūdzu pieslēdzies. Jāni, kas ir? Atkal tu klusē. Es nevaru. Visu laiku es ar tevi runāju, tu klusē. Kas ir, Jāni? Jāni, ko tas nozīmē? Kāpēc tu visu laiku klusē? Es backstage'ā klusē. Tagad atnāc klusē. Mikrofons rokā. 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3, 4. 3, 4. Forši. Jānis ir vairāk darītājs, nevis runātājs. Tieši tā. Tāpēc mums ir sagatavotas kamanas. Un mēs ar Jāni nodemonstrēsim, kā kārtīgam latvietim iebraukt ziemā. Tieši tā, tev. Bagāts komentē? Jā. Jānis Dainis pieceļās no divāna. Uzreiz tā kā ieņem vietu kamanās. Vai tas būs divnieks, vai kas tas būs? Divnieks. Pagaid, bet jāsāk stumt ir abiem 2 kopā sāk. Jā, tu esi darītājs, dari. Jā, Paul, tu esi gatavs? Vēl ne. Jā. Un tad... Kā saka? Sākat! Aiziet! Nē, Tas tikai sāk. Galvenais bez traumām. Tas ir labi. Šoreiz viss beidzās laimīgi. Laimīgi tas viss beidzās. Ļoti interesants fakts. Vēlreiz pieminēšu, ka šeit tā kamera visu filmē, un tam cilvēkam, kas pēc tam montēs to video materiālu, varētu būt dramatiski un grūti. Jā, es negribētu būt viņai tā. Labi. Tātad oficiālā uzruna bija ar Riču, kas ar uzbraucu. Vīri. Starp citu, viņi nepieslēdz tur kaut kur, es nezinu, kā tev Vaidavā. Vai pazudīs tev tas Ričuks? Jā, aizmirs, vai ne? Tagad man ir jāskrien pieslēgt tas Ričuks, jā, tagad visi zina. Tātad, tās māte ar bērnu, kas stāv durvīs, jūs būsiet sargs šodien, jā? Tātad pie tām durvīm jūs vērojat, vai neiet neviens ar... Jūs sapratāt. Vārds pa vārdam, ar jauku fonu mūziku mēs dosimies uz priekšu. Un pirmā apbalvošanas kārta var sākties. Jā, tad nevilksim ilgu garumā. Neko nevajag ilgu garumā. Galīgi, jo laureāti daudz, apbalvojumi ir daudz. Līdz ar to sāksim.
Ar ko mēs sāksim? Mēs sāksim noteikti ar to. Aicināsim uz skatuves Jānu Olmani, Māri Permaņicki, kas palīdzēs mums, kas saka... Protams, ar aplausiem. Apsveikt visus laureātus. Palika karstāk drusciņi. Palika karstāk. Gaismas uzšaus spožāk, paliks vēl karstāk. Pasties Dainis, kā piegāja klāt. Vērojiet. Viņam pēc tam... Fiksējiet. Jā. Un sākam tātad apbalvošanu ar florbalu. Florbals meitenes U16. Patīk. Jā. Meitenes U16 tātad un U12. Samanta Bērziņa. Latvijas čempionāts jauniešiem meitenes U16 pirmā vieta. Un U12 arī pirmā vieta. Un U12 vecuma grupā ir nominēta atzīt arī par labāko aizsardzi. Tālāk aicinām Lindu Zēmeli. Latvijas čempionāts jauniešiem meitenes U12 pirmā vieta. Aplausiem. Tālāk Dinija Anna Putniņa. Arī Latvijas čempionāts jauniešiem meitenēm U12 pirmā vieta. Tālāk Nikija Jenāne. Arī tieši tāds pats sasniegums. Klausās meitenes būs, jā? Būs. Labi. Tās jau. Florbals ir komandas sportveids. Cim dodot atpakaļ, lūdzu. Tālāk aicinām. Baltu tur sariktē viss tā kā vajag. Jānis Dainis atkal mēģina to ietupienu, to īsto. Nē, tā nav ģitāra. Pušpagatiņa. Pušpagatiņa, jā. Jā. Dāmas un smaidiņš hopsiņā, jā? Nūjiņa man, ķiveri paliek tev, nūja atgriežās vietā. Pirmā vieta, jā? Un tad mēģinam, jā? Tev ir Miķis? Ir. Mums arī ir Miķis. Nu kā, Vaidava. Jā. 3, 2, 1. Vaidava. Un tagad to pašu divreiz ātrāk, jā? Vaidava.
Paldies, Vīri. Pēdējo reizi ovācijas santehniķiem. Es esmu sagatavojis saviem kolēģiem, lūdzu, nepazūdam vēl, kas zinu, ko jāteicat. Esmu sagatavojis abiem Jāņiem mazu performanci no sevis, tā kā Vīri, paudam. Noteikti. Kopš bērnu dienām tevi zinu es. Mēs gandrīz katru dienu bijām kopā. Kam sola garas kāpeles. Kā mācēju es rakstu daļavā. Paldies, grupas santehniķiem! Un vēl tieks komandas. Tas bija ko vērts. Man drusku maz piebildi jāatsēt. Tas ir unikāls sasniegums, jo mēs veterāniem startējam daudzos paliekat. Daudzos veidos, bet mēs nekad netiekam pat tuvu pirmam trīniekam, pat pirmam sešniekam. Labākais sasniegums bijis ir orientieristiem, kas bijuši 5. vietā. Un tāpēc es zinu, ka daudzi nodarbojuši ar citu sporta veidu, un es gribu vienkārši pajautāt, redzēt, pazīstat šitās. Un tāpēc es zinu, ka viena dalībniece ļoti daudz sportojas. Nepazīstas. Un tā kā es gribu jautāt, tu esi daudz sportojis un pasaki, kā tu aizgāji uz riteņbraukšanu no vieglatlētikas? Es vienkārši jūtu, ka mans skrienamais laiks ir beidzies. Ka es varētu pāriet arī uz kaut ko vieglāku. Bet šobrīd es nezinu, cik es tālu var kaut ko citu arī varēšu padarīties. Jo sportām patreiz man ir tāds saudzējošais režīms dēļ manu kritienu muguras. Bet, cerība mirst pēdējā, vai ne? Bet naglanēm nē. Paldies! Jā, ar aplausiem. Komandai! Foto, moto, loto bija? Bija. Kur tad palika? Un visu cieņu sportistiem. Tiešām. Visu cieņu. Bumbu viņi man atstāja, labi, tu bumbu tad... Komandas sporta veidi, tur ir vienmēr. Treneris ir, nav? Nav Karalds. Pauli bildē? Tu neslēpies? Biju bildē. Es kādreiz biju bildē. Esmu noķēris uz mazu ekspresu interviju 2 vīrus. Kā jūs sauc vēlreiz? Jānis. Nē, man sauc Jānis. Pagaidīs sauc Jānis. 4. Janka. Paldies. Un Pauls. Esmu pilnīgi apmulsis. Tik daudz Jāņi nav bijuši manā kalendārā. Labi. Ejam tālāk. Nu, tu... Labu laiku atpakaļ. Pauli, es sapratu, ka tu biji tāds, ka šie ap 2 vīri, ja? Kad tu pirmīgi stāstīji, ka tu biji formā. Šitiem vīriem man ir padomā, maza bilde bija. Bija bilde. Šitiem vīriem nevar... Uzmet šaibu, Pauli, tādu ritīgi, tādu, lai nopietni izskatās. Es zinu. Ceturtais tauriņš, es redzu, neslēp, neņem nost. Un 5. tauriņš, pārāk daudz tauriņu. Tu būsi pēdējais tauriņš, un es stāvēšu priekšā. Un jūs pārējie stāvēsiet aizmugurē šādi rindiņā, lai forši tā bilde sanāk un priekšā, jo jūs varat uz puscelīti, nevajag uz puscelīti, tāpēc, ka tā ir trepīts, tad vajag sasmērēt rebīts, un tad vispār būs beigās slikti, tāpēc es uz puscelīti varētu priekšā, bet es domāju, ka es neiešu puscelīti priekšā. Vārdsargs visā U16 grupā. Ar aplausiem. Es esmu iesēdies skatītāju rindās. Te nāks viens no večiem, tauriņš, bet es esmu noķēris sievu, draudzeni. Bilde. Viens jautājums, ātrs ekspress jautājums, tāpat no bilde. Lūdzu, bilde, šaujam bildi. Bilde bija vai nebija? Jā, bumba uzreiz apakaļ, jo man ir baigi saķēries jautājums. Es visu laiku skatos tās, viss nepazūdi, visas trešdaļas, un man ir uzreiz jautājums trenerim. Esmu redzējis, ka basketbolisti dara širā. Viņi pirms tā metiena. Tikai ne ar atsitienu pret groziņu. Met tā tīro nemēģina ar atsitienu.
Nu, šitas bija tīri klasiskais NBA metiens. Nē. Kas bija tas? Un ar ovācijām mēs sagaidām nevienu citu kā Kristīni Šomasi. Hopā! Labvakar! Es varu godīgi teikt, ka esmu ļoti daudz sportistu apbalvošanas pasākumos bijusi un varu būt lepna, ka nāku no Valmieras puses un Kocēna nodaļa ir visvairāk sportisti. Cel mani viegli, cel mani tā, lai mums abiem nav jārunā, kaut zeme mūs pamazā atpakaļ savs, mirkli neviens vairs nepārkāps viegli, cel mani tā, lai mums abiem nav jārunā, kaut zeme mūs pamazā atpakaļ savs, mirkli neviens vairs nepārkāps. Cel mani viegli, cel mani tā, lai mums Esam apakaļ. Kur tad atpakaļ? Mēs vēl nekur nebijām aizgājuši. Nē, tas ritens galvenais, ka uz vietas ir. Tas ritens, starp citu, tas vecais labais ritens. Tas vecais labais ritens. Nu kā, Kristīna, viss kārtībā, ja? Patika? Protams. Nu vēlreiz viņi vēl dzird, taču aiziet aplausus Kristīnai. Paldies. Bet- Svarīgos vīrus, atkal aicinam, skatos. Turpinam apbalvot. Es jau redzēju, viņi sastrādājuši to piecelšanos tā abi reizē. Žaketa sakārtojam un... Jā, vīri. Viss atstrādāt. Turpinam sveikšanu ar futbolu. 6 konto stadionā un tur Bariņš iekars uz šo vīru dziedāja tā. 3 vīri cēlās kaujai, brašķi cīnījās, kaujai par viņiem brīnījās. La, 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 la. Uz bildīti. Tātad, mēģinam. Jā, Tad šī sadaļa ir, ko mēs apbalvojam tie, kas bija startēja Latvijas 4. olimpiādē. Tas vienkārši unikāls. Mēs gaidījām medaļu, bet, kad zelts, tad tiešām lieliski. Aplaus, tiešām, jā. Aplausi. Regbijs. Oho, ar aplausiem, bet tagad gan tā bumba parādās. Nostājamies uz to bildīt. Šitā ir īstā regbija bumba. Viņai ir jābūt nedaudz vairāk piebūstai. Kapitālā bumba. Iedomājieties, tagad mēs izspēlēsim uz etīri. Visa regbija komanda ir, un tagad mēs to arī fotografējam. Es esmu ticis pie bumbas, un man ir pēdējais noliciens, kā tas saucās, ka man ir jānoliek bumba tur aiz tās līnijas. Piezemējums. Man ir pēdējais piezemējums, un es mēģināšu izlausties cauri šiem vīriem. Nolikšu mikrofonu. Jānis Dainis pakomentēs. Tā, ieņem vietu. Sagrupējies. Uzbrukums. Pleciem. Stum. Neizdevās. Kāja muskuļi pa vājiem. Tieši tāpēc arī viņi ir šeit. Jā, tev nav trešā vieta, viņiem ir. Tieši tāpēc viņi ir šeit. Paldies, vīri. Jā, tas bija tā kā skriet pret ozolu. Nē, tu saprati, jā, kā futbolists. Nevis pret reperi ozolu skriet, bet vienkārši skriet pret ozola sienu. Ozola durvīm. Un Lība, Dāja, Miko arī tieši tāds pats sasniegt. Aplausi. Paldies, meitenēm. Ai, tik daudz dāmas, visas normalistas, tik skaisti. Un turpinam atkal ar olimpiādi un ar florbolu. Un tie ir Atis Stepāns, Ingars Matisons, Andris Jēkabsons, Gatis Akulovs, Juris Zilberts, Renārs Jēkabsons, Matīs Malnieks, Ivars Jēkabsons, Kaspars Grunšteins, Valdis Krīgers, Ilgvars Caune. 10 piespēlējumu olimpiādē. Tā kā malači vīri.
tieši arī citi. Un, protams, ir arī daudz tādu ļoti aktīvu cilvēku, kas neprasot neko, ierodās, palīdz, vai jums kaut ko nevajag palīdzēt, vai citādi. Un mēs gribam vienu no tādiem cilvēkiem atzīmēt, kas ir daudzos pasākumos palīdz un ierodās pats, un mēs viņu arī uzaicinām. Viņš ir ļoti atsaucīgs par nesautīgu atbalstu un ieguldīto darbu Kocēnu novada sporta dzīvē Agrim Liepiņam. Šī forma tiek gatavota īpaša forma, ko startē riteņbraucēji, īpaša forma, ko turpmāk startēs viegllieti, un arī īpaša forma, ko startēs arī orientieristi. Un no Kocēna novada domas pateicība ir arī Mārtiņam Larinovam. Viņš ir vienīgais, kas sasniedz savu mērķi. Viņš ir tiesājis pasaules čempionātu finālu Rīgā pret Somiju un Zviedriju. Un tādi tiesneši Latvijai 2, un viens no viņiem ir mūsu Kocēna novadā. Un trešā pateicība ir vienam cilvēkam, kas ļoti daudz gadus ir atdevis florbolam, bijis kapteinis, un vienā dienā viņš teica, šī ir mana pēdējā spēle, es vairāk nespēlēšu. Un tā mēs arī nepateicām nekādu paldies par uzņēmību un uzticību florbola komandai Rubenē. Jānim Bagātam! Jānis Bagāts! Uz bildi. Salasamies uz bildi, lai mēs arī varam veikt oficiālo iemetienu pēc bildes. Jā, iemetiens, jo es esmu dzirdējis, ka šeit Vedavā neesot volejbola komanda, tāpēc uz bumbas ir rakstīts Kocēni, un lai mēs to visu varētu iekustināt foršāk ar šīm ozola koku nojām, mēs gribētu veikt pirmo oficiālo iemetienu. Vīri, uz sarkanā paklāja nostājamies kopsiņā. Kurpīts, lūdzu, jā, uz dēļiem, jā? Jā, kā gribās, kur aizlidos, tur aizlidos, to jau es nezinu. Kur stāv, kur man jāstāv oficiāli? Dēļ, labi. Tā, kājas platāk, kā platāk. O. 3. 3, 2. Oficiālais iemetiens. Tiešām oficiālais. Ļoti oficiālais. Es ceru, ka Kocēna bumba paliks tepat pie mums, jo Kocēna bumba nav Vaidavas bumba. Esmu dzirdējis baumas kulāros meļos, starp citu, ka Vaidavā notiek tāds leģendārs futbola pasākums Ādas bumba. Vai tā ir taisnība? Vai tā ir taisnība? Kā tad jā? Ādas bumba. Varbūt uzreiz jājautā kādam no Jāņiem par... Visi trīs esam Jāņi. Jūs visi trīs esat Jāņi, bet Ādas bumba... Jūs esat redzējuši to spēli? Kādu spēli Ādas bumbā? Ādas bumba turnīrs, neoficiālais futbola turnīrs Ādas bumba. Es esmu dzirdējis. Kocēni, dzirdējāt? Ādas bumba. Beidzot. Esam nonākuši klāt pie oficiālās apbalvošanas nominācijās. Nominācijas šogad, 2017. gadā, bija šādas. Iedzīvotāju balsošana un vērtēšanas komisija izvirzīja šādus pretendentus. Tātad, iedzīvotāju balsojums. Mēs esam atlasījuši daudz dažādus sportistus, bet šodien mēs apskatīsim 3 no viņiem. Par iedzīvotāju balsojumu gada populārākais sportists šogad cīnās Emīls Putniņš, Laura Gaugere, Roberts Trepšs. Lūdzu video. Gadus atpakaļ nolēmām eksperimentēt un sākt trenēt florbolu bērndārzos. Un no Kocēna bērndārza izveidojās grupiņi, kurus pēc nodarbībām 4 bērnus auklīte veda pa taisno uz sporta namu.
Un starp tiem 4 bērniem bija arī Laura. Un tā Laura nākamos 5 gadus trenējās un spēlēja kopā ar puišiem. Tajā laikā, kad es viņai biju treneris, viņa bija apzinīga. Viņai nebija ne disciplīnas pārkāpuma, nekā. Viņa bija gudra, taktiskā ziņā viss. Un viņa vilka visus puišus līdzi, jo puiši negribēja zaudēt ne treniņā, ne spēlē meitenēm. Tātad ar aplausiem gaidām gada populārākais sportists iedzīvotāju balsojumā Laura Gaugerē. Ovācijas! Kā tev bija, Paul, ar meitenēm spēlēja futbolu kādreiz kopā? Es spēlēju, bet man bija ar disciplīnu nedaudz problēmas. Visticamāk, Laurai bija labāka disciplīna. Ja būtu Laura tev līdzās tajā brīdī, tad varbūt, ka tu būtu man pavilkt līdz. Tā kā pavilkt līdz. Tā. Labi. Dosimies tālāk. Gada populārākā sporta komanda. Pirmās līgas florbola komanda Rubene 1. Florbola komanda Rubene U16, Latvijas 4. olimpiādas florbola komanda un virslīgas florbola komanda Rubene sieviešu grupā. Un uzvar Latvijas 4. olimpiādas florbola komanda un virslīgas florbola komanda Rubene ar aplausiem un video. Viennozīmīgi var teikt to, ka Rubenes meitenēm ir vislabākā saspēle Latvijā. Tā kā tieši no meiteņu florbola skatoties. Un viņas ir, var teikt, daudz, nevis daudz, bet ātras, izturīgas, droši vien arī spēcīgas. Šogad mūsu Rubenes meitenes bija aizbraukuši uz Madridi uz florbola sieviešu izlasi. Un viņas bija visvairāk 9 kandidāts, un viņas arī ļoti labi nospēlēja. Viņas tiešām pierādīja sevi, ka viņas ļoti labi spēlē. Droši vien, ka Kocānu novada meitenes ir īpašas, ar to, ka viņš ir tieši mūsu Kocānu novada meitenes. Sagaidām komandu ar aplausiem uz skatuves saņemt balvu. Lūdzu, meitenes. Viena meitene atnāk saņem balvu. Komandas pārstāvis. Nu kā ir? Forši. Ja domāju, tā balviņa no ozola kaut būtu. Oi, cik forši būtu. Labi, paldies vēlreiz aplausi. Tātad, dosimies tālāk. Cipars 3. Gada populārākais sporta notikums Kocānu novadā. Nominēti. Kocānu novada čempionāts florbolā 2016-2017 sezona. 35. skrējiens apkārt Vaidavas ezeram. Un skriešanas seriāls Sietiņieža cilpas 2016. Un uzvar Kocānu novada čempionāts florbolā 2016-2017 ar aplausiem video. Man liels prieks un lepnums un gods spēlēt un piedalīties. Un es esmu ļoti pagodināts īstenībā un ļoti priecīgs, kad šāds čempionāts notiek. Tā ir ļoti liela iespēja mums kā naušai novadām satikties. Vērtība čempionātam ir īstenībā ļoti liela. Tas ir, ja nemaldos, viens no nozīmīgākajiem pasākumiem, kas notiek īstenībā visas florbola sezonas garumā. Tā sajūtā, ka tas florbola čempionāts tiek mums arī rīkots. Ja, ka mēs bijām kopā, ka tur aizmugurētās spēlītes notiekās, tad mūsu iesaistīšanās ir šādi. Ivars Jākapsons. Atnāc saņem nodos Normanam. Ivar, mēs tevi gaidām. Pauls, starp citu, mūsu komandām brīva vieta ir Kocānu čempionātā. Tu varētu varbūt pievienoties, ja tu negribi iet meitenes skatīties. Es ļoti gribētu tos uzspēlēt. Es ļoti gribu pievienoties. Tie bija pirmie 3. Tas bija iedzīvotāju balsojums. Un tagad ar platiem soļiem esam nonākuši pie žūrijas balsojuma. Vērtēšanas komisijas balsojums žūrija gada sportists. Tātad nominanti. Aivars Šmaukstelis, Emīls Putniņš, Edgars Kaufmanis. Bet uzvarētāju atklās
domes priekšsēdētājs, novada priekšsēdētājs. Katrā ziņā Latvijā mēs ļoti lepojamies ar saviem sportistiem, jo mēs esam neliela valsts, bet ar milzīgu potenciālu. Un es domāju, ka arī mēs Kocēnu novadā ļoti lepojamies ar saviem sportistiem, jo, ja mūsu novadā dzīvo stiprākais vīrs Latvijā, es domāju, jebkurš varētu būt lepns, un tas ir kārtīgi reiz apliecinājums, ka spēks ir laukos Kocēnu novadā. Gribētu novēlēt spēka vīram Aivaram Šmaukstelim nesamierināties ar sasniegto ar Latvijas čempionu titulu, bet ir noteikti šīs cīņas tālāk arī Eiropā un arī pasaulē. Un kamēr visi likteņi ir labvēlīgi, lai arī šo sasniegumus varētu piepildīt. Vēlreiz ar ovācijām, ar karstiem aplausiem, ar super skaistiem ozulkoku vīriem, kāds mums ir Aivars. Man te bija pierakstīts uzvarētāju atklās novada priekšsēdētājs lūdzu, un es biju lieliem burtiem pierakstījis pats sev tikai video, tā kā es esmu nedaudz ar disciplīnas traucējumiem. Mums tas viss sabruka, bet tas neko nenozīmē. Es atļaušu Jānim Olmanim pateikt vēlreiz uzvarētāju. Jā, es domāju, ka atklāšu lielu noslēpumu, kā uzvarētājs šajā sporta veidā Latvijas čempions spēka vīriem ir Aivars Šmaukstels. Aivars ir sagatavojis mazu ievadu runu, tāpēc nelieksimies un ļausim viņam izteikties. Viņš jau man iepriekš teica, ka viņš ļoti vēlas kaut ko pateikt, tāpēc... Pieņemsim. Un, ko lai saka, es biju domājis uz savu treneru novelt runu. Nesnāc šoreiz. Ko lai saka, lai nav traumas, visiem izdodās viss, ko ir ieplānojuši, lai cīnās līdz galam un par uzvarām. Par tevi, par mani un par uzvaru. Tieši tā, tas bija Aivars. Karsti, ovācijas, vēl, tūlīt jau 3 būs jau platiem soļiem ejam pie grande fināle. Gada sportisti. Edīta Bankava, Arta Renāte Rulle, tandēms Elīna un Evelīna Sirmās. Un uzvarētāji ir Arta Renāte Rulle. Lūdzu video! Arta pie manis uz sporta skolas treniņu grupu atnāca pavisam maza, manuprāt, tā bija kaut kāda 3. klase. Arta ir ļoti mērķtiecīga, ļoti uzņēmīga, ar ļoti plašu interešu loku. Viņa nodarbojas ar visu ko, pilnvērtīgi sevi attīsta. Kā cilvēks būs brīnišķīgs cilvēks ar plašām zināšanām un dažādām interesēm. Ir piedalījusies arī spēlē Gudrs vēl gudrāks. Tā kā tas arī liecina par Artas prāta spējām. Bez tām, protams, orientēšanās sportā arī nekā neiztikt. Bet visādi citādi viņa paspēja daudz ko, pie kam ļoti labi mācīties un arī uzrādīt labus rezultātus sportā. Ar aplausiem! Vēlreiz ar ovācijām. Arta Renāte Rulle. Viņi ir atlētiski, viņi ir vēl atlētiskāki. Viņi ir saldi, viņi ir nedaudz rupjāki. Viņi ir ātri, viņi ir lēni, viņi ir domājoši un vairāk domājoši. Gada treneris. Nominācijas Ivars Jēkabsons, Alvis Kaufmanis un Ainārs Bēča. Un uzvarētājs ir, uzvarētāju pateiks Jānis Dainis. Uzvar cilvēks, kas 3 reizes ir aizvedis komandu līdz Latvijas čempionu titulam 15, 16 un arī U17. Alvils Kaufmanis. Basketbol. Video, lūdzu. Labs treneris, man patīk. Kad mēs ejam apli, viņš vienmēr kaut ko jautri izstāsta. Man patīk, kā viņš trenē. Patīk,
trenēties basketbolu, jo šeit ir interesants nodarbs. Mēs trenējamies ar driblu, mēs kaut kādas māņu kustības. Un vēlas arī iet basketbolu. Šaujam! Vēl! Skaļāk! Cik vien var? Tas ir treneris, tas ir cilvēks, kurš ieliek to pamatu, kas ieliek to bāzīti, kurš ir tas pirmais, kas pagrūž tās komandas. Tas pirmais, kurš to ozolu izdara. Iestādi. Vai ne? Es varētu būt labs, bet vai tomēr es nevarētu būt tāds. Nu, piemēram, es varētu būt labs florbolists. Man te aicina uz U17, es labprāt. Te īsti pašam jātiek skaidrībā, ko tu grib nodarboties. Tā regbijs, tā basketbols, tā florbols. Jā, laikam tā arī būs, bet... Padomā pats pie sev. Bet es laikam gribētu vairāk tomēr ar lieliem vīriem. Ar regbiju? Ar tiem lieliem vīriem, kas sēž. Tur vecīt tev daudz jāiet. Gada komanda. Kocānu novada Olimpiskā sieviešu un vīriešu florbola komanda. Piedalījās Latvijas 4. olimpiādē. Novada pirmās līgas vīriešu florbola komandā. Novada pirmās līgas sieviešu florbola komanda. Un uzvar? Tu zini, kas uzvar? Es zinu. Un uzvar Kocānu novada Olimpiskā sieviešu un vīriešu florbola komandā. Ar ovācijām un video! Sveiciens visiem florbola speciālistiem, profesionāļiem, faniem, visi, kas saprot, ka florbols ir nākotne. Florbolā ir spēks. Vispirms tātad gribu teikt to, ka esmu lepns, ka man apkārt ir florbols, pats spēlēju florbolu un īpaši priecājos par mūsu Rubenes komandas sasniegumiem, gan zēniem, gan meitenēm, un ir prieks, ka mēs katru gadu spējam parādīt augstus rezultātus. Īpaši jūtu līdz mūsu meitenēm no Kocēniem, no Kocēnu pamatskolas un tādai īpašai meitenei mūsu Laurai. Protams, esmu redzējis spēles visos līmeņos, arī pasaules čempionātā, un mans komentārs ir tāds, ka es vienmēr skatos ne tik ļoti uz rezultātu, bet uz komandas darbu, un man priecē mūsu meitenes, mūsu zēni, kuri ir īsti komandas cilvēki. Un skatoties uz Rubenes komandām, es gribu nākotnē saskatīt komandas izaugsmi, profesionalitāti, un lai šie cilvēki sportisti spēja aizdedzināt to florbola dzirksti arī mūsu bērnos, jauniešos, lai florbols dzīvotu vēl mūžīgi un spētu izaugt. To es arī novēlu. Ar aplausiem! Un tad aicināšu Kocānu novada Olimpiskās sieviešu un vīriešu florbola komandā. Pārstāvi. Matīs Malnieks un kurš ir Zane Darša laikam. Matīs Malnieks. Lūdzu. Matīs! Jā, nāc. Tieši tā. Matīs, tu neaizbēdz, man tev viens jautājums. Matīs neaizbēg, ir jautājums. Pagājuši gadu tu biji viens no pretendentiem uz, individuālo labākā sportista balvu, līdz finālam aizcīnījies. Kas pietrūk šogad varbūt? Nebija kandidātos. Nē, tu nebija kandidātos. Aha! Bet kāpēc tu nebija? Jo, cik es atceros, pagājuši gadu mēs runājām, ka tu pacentīsies labāk. Es jau centos. Centties? Citi pacentās labāk, jā? Grūti teikt, jā. Es tev novēlu, pacensties vēl vairāk uz nākamo gadu. Kas saka? Jā. Un veiksmi abām florbola komandām. Galvenās spēles ir sākušās, tā kā turam īkšķis. Aha, vēlreiz ar ovācijām. Karstām, siltām, skaistām ovācijām. Paldies Jānim, paldies. Jānim Almanim. Ar ovācijām pavadam viņu viedā. Roka tā sasvītus, ka jānomaina mikrofonam roka. Jāni, tu varētu ar mani. Mēs varētu duetā laist. Nu, paldies visiem, kas bija šeit uz šo te apbalvošanas ceremoniju. Bet, kas tā pa sporta studiju, ja mēs paši neesam gatavi piedalīties kā tā sportiskā aktivitātē? Nu, tā jau nebūtu tā sporta studija.
Tāpēc es šodien gribu izspēlēt šo te slaveno sporta studijas balvu, kas saucās Viņa skrējējiņa. Saucās šī te balva, un mēs viņu gribam izspēlēt šobrīd šeit. Jā. Es novietoju viņu šeit, šo balvu, bet man ir nepieciešams abi Jāņi dodas droši šeit, uz trases, šeit, uz skrējceļa, un uzdevums ļoti vienkārši. Tā pašā laikā atbildīgs. Hops, pa šautriņai. Un, kāda runa? Kāda runa, ka es turēšu? Kur tad bez turēšanas? Man ir vecais draugs, oranžais cimds. Jā, vēl galvā. Un šito mēs... Pieturēšu drusku citādāk, bet jūs kalposiet kā, jūs būsiet kalkulators mums šodien. Un pirmais ar ovācijām uz trases bija mans kolēga šodien cienījamais Jānis Dainis, viņš arī met šautriņas pirmais. Septiņi. 6, 7. Izskaitam 2 reiz 7, 14 plus 6, 20. Jānis Bagāts. Jānis Bagāts. Es metīšu kreiso, tu rēķinies. Tu pa to esi piegājis? Man nav bezizmēra triceps un biceps rokai, tā kā vīri cenšamies 5, 7, 7. Tātad 2 reiz 7 plus, te ir jāiet pie treneru sektora, tiesnešu sektora, tātad tas ir 4 vai 5, noskaidrosim. Tātad man jau liekas, ka 4 tas ir, ja? 4, tātad 2 reiz 7, 14 plus 4, tas ir 18. Un, jā, 18, tāpēc... Apsveic, Dainī, tu biji labāks. Es laikam ar kreiso roku metu, tāpēc arī tāds rezultāts. Bet rezumējot, piesēdi, rezumējot šo te visu... Rezumēsim gan. Jā, to pasākumu un vispārējo, tu kā galvenais novada cilvēks visus gadus esi stāvējis klāt sporta attīstībai un kā tu vispār vērtē? Pēdējos gados ir, teiksim, vairāk cilvēki iesaistās novadā sportiskajās aktivitātēs, rezultāti aug vai tomēr, kas saka, viss stāv uz vietas vai cilvēki nav tik aktīvi? Kā tu apmēram pats to visu redz un kā varētu izstīties uz priekšu tas viss? Es teikšu, ka parādās daudz cilvēku, kas paši nodarbojas ar sportu. Viņi iet, teiksim, tādos sporta veidos, kā paši skrien, varbūt arī kaut kādus citus sporta veidus dara, bet dažreiz nekādreiz mēs uzzinām viņu rezultātus, bet galvenais jau ir nav rezultāts, kur un kā viņi startē, bet galvenais ir, lai viņiem veselība, lai viņi vēlāk pēc tam ļoti labi strādātu un viņiem būtu enerģija, kas sakot, ikdienas dzīvē. Nu jā, ņemot. Tiešām paldies. Jo Jānis, nevienam klātsošo nav noslēpums, ka Jānis ir tas galvenais motoriņš dzinējs un šo te sporta lietu bīdītājs Kocā novadā, tā kā paldies viņam. Un, jā, paldies arī jums visiem, kas piedalās sporto, uztur sev formā un prieks redzēt visu tik kuplā skaitā. Vēl viens tāds paziņojums, tā kā beigsies šī te oficiālā daļa, tad ir iespējams apmeklēt 2. stāvā Vaidavas novada pētniecības muzeju. Būs tātad atvērts. Un tur tātad Vismants Priedīts būs visiem zināmais vēsturnieks, vēstures skolotājs, pasniedzējs, ka šo te muzeju jums arī izrādīs. Tā kā, ja ir vēlme un interesi, tad droši varat. Viņš zina. Jā. Nu, un man arī jautājums Paulam.
daudz tevi redzējuši šovakar pirmo reizi. Varbūt nedaudz pastāst par sevi. Kas tu tāds esi un no kurienes esi, jo es domāju, ka man nevienīgiem ir interesanti, kur tev varbūt var redzēt biežāk, vai sportā, vai teātrī, vai es nezinu, Saeimā. Pastāst par sevi. Saeimā mani vēl nevar redzēt, seriālā Viņas melo labāk arī neesmu, bet esmu šobrīd, starp citu, baigās reklāmas netaisīšu, bet šobrīd strādāju Valmieras teātrī uz kādu no projektiem, gaidīšu jūs visus tur. Gan jau arī satiksimies uz kādām citām skatuvēm kādreiz. Vienkārši Pauls bija kopā ar jums šodien un ar 2 Jāņiem, brīnišķīgiem kolēģiem, ar ko es iepazinos pavisam nesen. Tāpēc vēlētos viņiem pirmkārt nelielas ovācijas, īstenībā jau lielas ovācijas abiem Jāņiem. Gribu jums pateikt vēl to, ka vakars vēl nebeidzas, jo drīz sāksies pusstundas pauze, pēc kuras uzstāsies grupa Ceļojums. Neaizmirstiet arī to, ka fotostops darbojas. Ar jums kopā bija Pauls. Tiksimies citreiz. Ovācijas Paulam! Paldies tev arī! Un patīkam vakar visiem!